Turpinājums šim komentāram: tikai vecāki tevi nenodod. Tiešām? Kāpēc tu domā, kāpēc tev ir problēmas tādas vai tam līdzīgas izaugot pieaugušam? Kurš ielika šo fundamentu tevī? Kurš iedeva tev šo drošību vai nedrošību? Kurš tev iemācīja būt tādam, kāds tu esi šobaldien? No kurienes tu to apguvi? Vai tad tie nav vecāki? Nepārproti, mēs nemeklējam vainīgos. Vecāki, arī es esmu vecāks. Mēs dodam savam bērnam to, uz ko esam spējīgi šajā brīdī. Kā mēs uzskatām pa vajadzīgu, kā mēs uzskatām pa pareizu, tā mēs dodam, tā mēs mācam. Acīm redzot, tajā brīdī tavu vecāki darīja visu, ko varēja tieši tajā brīdī, un viņi tā uzskatīja par vajadzīgu. Vai viņus var nosodīt vai nenosodīt, tas nebūtu tik svarīgi uz turieni vispār pārslēgties. Svarīgi ir, kā tev tas palīdz tagad tavā dzīvē, tavā darbā, tavā laulībā, tavās attiecībās ar cilvēkiem, tavā izpausmē. Ja? Kā tev tas palīdz? Ja tev tas nepalīdz, tad šeit ir darbiņš ar zemapziņu, un no tā var atbrīvoties. No tā var atbrīvoties, kad tu nejūties stiprs vai drošībā, kad tu nejūties droši savā ģimenes dzīvē, piemēram, ka tu nejūties atbalstīts, dzirdēts, uzklausīts. To visu var mainīt, jo tas ir tas, kas tev ir pazīstams. Nevelti saka psiholoģijā īpaši, tu pret sevi izturies tā, kā mamma pret tevi izturējās bērnībā. Padomā par šo, un ja tu vēlies tajā ieskatīties, tu zini, ka zemapziņas terapija ir ātrākais veids, kā izmainīt šo domāšanu. Lai tev forša diena!